pa televizoru rāda, kā čūskai taisa operāciju. Un galvenais skatītājs, kurš ir? Eiku tārps piedāvā. Taisnāt taņa. O, rekumenti! Sodkvīti līmē virsū. Kaut ko brēc, kaut ko ķēts, cits. Baida, lai sanāk bildes. Chinatown, lūdzu. Ko viņiem dara? Ēd! Te pie sienas var atstāt zīmītes, lapiņas. Pilns ar viņām. Ar pirkstiem srēdamais. Tamāra arī vārdu ēd. Pakaļkāja. Pakaļkāja. Izrādās, kas atkal jau kārtējā maņticība. Mēs arī nenoturējāmies un iedavām mazu ziedojumu, viņu arī tāpatās laida lejā. Mums až sirds salecās to redzot. Turp, raķetes turp, visiem pa galvām, ārprāts, kaut kādas šausmas. Un šeit jau tiek imitētas kaut kādas cīņas. 4. sērija. Atgādinu tiem, kas neskatījās iepriekšo sēriju, to, kad esam nākamajā pilsētā Čangmai. Tā, bija jautājums tagad Tamārai, vai šeit ir gekoni? Nu, vai, protams, skatoties, rek pa sienas taigā smuki gekoniņi. Tā tikai taizeme, baby. Tas vienalga, vai tu esi lielā pilsētā, vai tas mazā pilsētā. Tu esam pilns viņiem tiem gekoniem. Mēs jau patreiz tavu sitienu neredzam, bet ir. Tā, nu šeit taizemēts ir normāli pa televizoru rāda, kā čūskai taisa operāciju. Un galvenais skatītājs, kurš ir? Čūskai operācija. It's a Thailand, baby. Tagad džungļos, kā čūska bija atrasta, kas tur bija kāda operācija jātaisa. Tā tikai kobra, tagad delfīts. Nu, skatieties, cilvēki. Rekur akā mazais, nu, tāds mokiks. Un iekšā viena sieviete. Iekšā sieviete, tā, kas taisa ēst, rekur. Uz mokiku. Nu, jūs iedomājaties, skatieties, cik viņa piedāvā veidus ēdamo. Jūs domājat, ka tikai šitik? Nē, draugi, skatāmies tālāk. Jā. Reku Tamāru vēl tārps vēl ieraudzīja atkal. Eiku tārps piedāvā. Tātad labi, mēs tikām vēl pie porciju. Tie dažādi veidi porcijas. Neviena nav vienādi. Visi dažādi. Jā. Un domājat, tas ir viss? Nē. Skatieties, Jūs iedomājaties, cik daudz veidu porcijas viens tantuks, kur iekšā šis te, labi, kā tantuks sievieti normāli, piedāvā. Viņš šeit vajag cep. Viņš cep. Te viņi viss ir pagaid. Es aiziešu no otras puses. Darba galds, darba virs. Nu, baigi, nu. Un viss viņai te kur ir mokiks. Un viss notiekās. Gāzes balons rekur. Labais. To es saprotu. Nākamā diena un ejam izzināt priekš mums jauno pilsētu. Protams, ka pirmais, kas sitās acīs, ir vadi. Par cik mūsu jaunā viesnīcā nav iekļautas brokastis, ja mēs nepaņēmām tās, tad ejam meklēt kaut kur varam kaut ko paēst. Kārtē kafejnīca, kur mēs ienācām. Protams, ka nekas jau te nemainās. Te viss ir tieši tāpat kā visur citur, kur ir virtuvīte. Pagatavo. Ir būs akvārijas, droši vien, ka zivs ir bijuši un noēstas varbūt tās. Boļo zivtiņu. Paņēmām atkal tradicionālo taizemes ēdienu pad tai ar garnelēm. Jau vairāk kārt esam secinājuši, ka tas ir ļoti sātīgs un ilgi negribās ēst pēc tā. Tad vienkārši ejam pa tādu ielu, protams, ka kas iela mašīnas brauc, ir tāds žoks. Tā, lai nelējam pāri stikli, iekšā. Iemūrēt iekšā stikla gabalu. Un kas tad ir, te nekā nav. Labi, sūc un dūmējam tālāk.
Tamāra, reku vadu jau paņem jau. Reku vadi kārājas, tas normāli vadi. Reku dzeloņdrāts, re. Bet šitā viss skaitās vecpilsēta. Reku mūris kaut kāds vēl no veciem laikiem vēl palicis. Man tā liekas, ka Taizemē tiek viss speciāli darīts, lai gājējiem būtu grūtāk pārvietoties. Jeb šādi stabi vai dekorācijas uz ietves ir sastopamas gandrīz vai jebkurā vietā. Nu, mēs neejam pa ceļu, mēs ejam tagad pa iedomātu trotuāru. Otrāps ir tieši tas pats. Trotuārs nav. Tā kā, diemžēl šādi šeit ir Taizemē, kad cilvēki tie ir otrā vietā gājēji. Nu šeit atkal ejam. Nu es nezinu, ja tu tāds korpulents cilvēks, nu tā lāgā tu iziet cauri nevar. Jā, resnā Tamāra knapi izgāja. Resnā Taņa. O, rekumenti! Sodkvīti līmē virsū. Paskatieties, ko viņš ir izdarījis. Jā. Opā, un kvītīts ir. Nedrīkst tur stāvēt. Nu šeit vienkārši tu ej. Un bum, stabā iekšā. Nu ejam. Kur trotuārs iet uz priekšu. Nu neko, ejam iekšā veikalā. Čerez veikala. Te gājējiem tie tā, apmēram. Ai, pofīgi, gaņam stabās tiksiet cauri. Ejam tālāk un uzkūlāmies uz kaut ko traku. Sākumā pat neiebraucām, kas te pa lietu notiekās. Kaut ko brēc, kaut ko ķēdz, cits skrien, cits sit pa zemi, un daudz balo, kurus baro un tad baida prom. Viņi baro speciāli paložas, lai zemi nostājas, un tad viņi viņus baida, lai sanāk bildes. Bet droši vien par to jāmaksā. Nu tagad visi skaidrs, ja pa 100 batiem 2,50 eiro, tu var uztaisīt šādas bildes. Sīkāk sakot, vienkārši parasti tajieši tais biznesu uz līdzenas vietas. Bet vienais viņi jau ir tā pieraduši tie paloži, ne? Ne? Jā. Viņi jau tā protams, viņi jau nebaidās. Tur jābļauj, jāvidzinās. Nu, ko sakat, normāls bizīs, ne? Tīrs vietas, viena šitā te reize, nē, kā, nu viņas jau vairākas reizes sanāk, tur vairākas reizes, jā, kamēr sanāk, un tas maksā 100 bati. Tas ir apmēram 2,50, 2,70, kā nekas kurš ir. Jā, tā kaut kā. Tātad, esam iznākuši ārā no vecpilsētas, re, kur ir tā vārti, un tagad, nu, kitē visi tie balošti. Mums jāmeklē Chinatown. Chinatown kaut kur, nu, kaut kur uz to pusi viņi esot. Nu, ejam, skatāmies. Tā, ejam, un beidzot esam klāt Chinatown, lūdzu. Šis Taizemes ziemeļu gala ceļojums pa lielam tika plānots tikai dēļ viena pasākuma, kas notiek reizi gadā, un tas būs rītdien šeit Chinatown, bet par to nedaudz vēlāk. Sākumā izpētīsim, kas vispār šeit notiekās. Kas tad ir tas Chinatown? Pa lielam koncentrēta tirgošanās vieta, jeb viss, ko var nopirkt šeit. Nu jā, rekvītās izkārnes viss ir, redzi? Pa ķīmiski. Tamāra ieraudzīja kurpīts. Protams, ka jāienāk iekšā. Skatāties, arī kurpīts. Kurpīts. Ejam tālāk. Kurpīts, šīps, kurpīts. Un karči pilns kurpēm. Oi, te vēl, sorry, piedodiet, te vēl kurpīts. Skaties, re. Ko viņam dara? Re. Ko viņam dara? Ēd! Nu jā, nu, kas tie tādi? Bruņupuši, jā. Opā, krupi. Tur ir zivis, ne sami kaut kādi. Popu, bruņupuši. Pats bēdīgākais tas, ka tie ir visi ēdamie. Arī bruņupuši droši vien ēd viņas. Kas ir te ir? Nīģi.
Nopirkt šeit var da jebko, sākot no dārzeņiem, svaigām vēl kaltētām jūras veltēm, dažādām lielopu un cūku gaļām, apģērbēm, zelta lietām un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Katrā ziņā liekas, ka pat pašu vēlu var nopirkt. Reku, čels kaut ko vār, pasies, re. Apakšā ogles, viņš vār zu. Nu jā, reku, esam tirgo, reku, viņš ir uzvārījis. Nezinu. Nu jā, tie kaut kāds kaltētu, žāvētu un kaltētos stendiņš, zivs visādas. Zivis un tie kalmāri, jā. O, te arī kaut kādas gaļas. Zive. Es pat nezinu, kur mēs esam iekūlušies te. Bet kaut kāds zivju laikam, cik var saprast. Tamāra meklē čūskas gaļu, bet vēl mēs nevaram atrast. Viņa trāk gribot nodegus tai čūsku. Un te jau mēs redzam kārtīgs Chinatown. Visiem šitiem te tām lampām vispārējais pilns ar viņām. Wow, kas pa veikalu! Ej, tak tu nost... Pasēd, tev budu lielo var nopirkt. Wow! Nu, rekur. Nē, ko jau sev? Ko tik vienu vēlies? Viņš smaks. O, jo, viņu uz pakustināt nevar. Un te jau mums elektriķi sapnīs. Vadi. Ejam un rekur garaža. Taisa skūterus. Nekas arī tāds savādāks nav. Te jau rekur virpošanas darbi visādi notiekās. Ko? Nē. Un te ir arī kaut kāds rezerves... mēs kaut kādā rezerves daļa kaut kādā ienācām. Jā, rezerves daļas. Kaskas. Tā, un šeit ir kafejnīca. Skatieties, re. Te pie sienas var atstāt zīmītes, lapiņas. Pilns ar viņām. Tas ēstīs vienkārši kaut kafīržiņas. Baigais, ne? Jim John. Te vienkārši var uz zīmītes uzrakstīt, ko tu gribi. Jā, šeit tas ir normāli. Tā, un tā aizemē, reku, šeit ir gājēji pārēji, bet neviens uz baigi nelaidīs. Labi, mēs tagad pārskienam pāri, bet principā tā aizemē gājēji pārējais. Es nezinu, kāpēc vispār viņus apzīmē, viņus pa lielam, viņus neeksistē vispārībā. Tev neviens nelaidīs. Te nav Latvijas. Ne, Eiropa te nav. Tā, ej, mējam te kaut kur pa malu, skatāmies, opā, zārki, re. Visādi, nu, kā no katrā valstī droši vien. Tad reku var izvēlēties. Visādiem. 1000 eiro maksā šitas te. Tas ir 18. Vai. Kurš ta? Tas gaišais 450 maksā. Jā, nu kaut kā tam. Nākamā diena, jeb ir klātā diena, dēļ kura tika pakārtot šis ceļojums. Šīs pasākums norisinās reizi gadā, un tās ir ķīniešu jaunā gada svinības. Katru gadu šis datums mainās. Nemācējuši teikt, kāpēc. Šogad šis datums iekrit 10. februārs, par kuru, protams, es jau zināju iepriekš. Kas tad tajā Chinatown notiek? Ejam skatīties jau pa dienu, jo visas trakulības notiek vēlāk līdz ar tumsas iestāšanos.
Tajieši ir traki uz ziedojumiem un ļoti ticīgi, ka ziedošana nesīs laimi. Tāpēc jebkurā vietā arī notiek ziedojumu vākšana, vai tas būs templis vai kur citur. Arī jau neizpaliek tas pats galvenais pasākums – ķīniešu jaungada svinību ceremonija, kur tu vari ziedot puķim un par to saņemt viņas bārdas sara uz laimi. Šis gan vēl pat notiek vēl dienā, bet kas vēl notiksies vakarā, sekojam tālāk. Kā jau iepriekšējā dienā secinājām, tad šeit Chinatown ir tāda kā tirgošanās vieta, vesels kvartāls. Tirgo šeit praktiski visu, sākot no zelta lietām un beidzot ar ēdamo, drēbēm un visu ko citu. Šodien burziņš ir lielāks, jo kā nekā šeit Chinatown ir paredzēts jaunā gada svinību ceremonija. Un jau redzam pašus galvenos tēlus puķus, kuri neizbēgam sastāvdaļa priekš svinību rituālu. Par tiem nedaudz vēlāk. Ejot pa to Chinatown, nedaudz novirzījāmies no ceļa, jeb ieraudzījām šo to savādāk tirgojumu. Un Latvijas PVD atkal vienkārši rauj matus ārā no galvas. O, re, kaut tie prusaki lielie. Nu, paskaties, redz, cik lielas. Un tie jau arī ir milzīgi. Tie sienāži, cirsteņi vai kas. Jā, nekura vardas var nopirkt. Maziņas vardītes. Nu šitie tie ir konkrēti lielie. Tie pirkstiem. Ar pirkstiem srēdamai. Jā, re, kā olas cep. Paipalu olas. Un tad beigās šitās te sanāk. Un rekādu ziesmiem. Ok, one. Yes? Viens maisiņš. Viens maisiņš? Redzi, ir šķīvītis. Tā, mēs koči paņemam vienu šķīvi. Aizvedīsim uz Latviju. Jā. Tā, skatītāji, viss ir tikai dēļ jums. Es pats diez vai ēstu, bet tikai dēļ maniem skatītājiem mēs ēdam bardi. Vienu kāju. Tā tad reku vārde. Un mēs sākam. Kas šī? Parāda. Vārdas galvu reku. Kas šī, ne? Kas ir tas? Izklausās. Nē. Tā tur, oh my god. Tamāra arī vārdu ēd. Pakaļkāji. Pakaļkāji. Zini pēc kā garšo? Pēc reņģēm, pēc zivīm. Vai ne? Nu, pēc tām te kā, nu, kas viņas ir? Ceptas? Jā. Cepta reņģe. Ja tu neskaties reāli. Drīz jau iesim prusaks lielos jau ēdīsim jau. Nu, jā, nu. Laik tagad nopirkām zemeņu smūtiju. Man rekāds somiņa, ķipa maisiņš rekāds. Smūtī somiņa. Vienkārši tāds iekrien iekšā un nes. Un Tamāra zemeņas rī. Un tad šeit ir tie nedzimušie cāļi embriji. Viņus vienkārši šeit apakšā silda un ņem un... Un garšo pēc vistas ar olu. Ola ar vistu. Un tā, vismaz tā teica, jā. Tantuks atnāk un saka, how much? How much? 200. 200? Oi. 5 eiro. Big bird. Jā, reiku, pa 200. No, thank you. Noķer putniņas un pēc tam, lai aptaist, samaksā 5 eiro. Jā, no, thank you. Thank you. Man pilnīgi žēl. Vai ne? Tad viņi jau aplaidīja. Vienmēr noķer putnus, vai ne? Un... Jā, kaut kā tā. Loterijas biļets vai kaut kā? Pirmais kāds biznes. Tas ķipa ir veiks vai ne? Nu, ķipa, jā. Viņi saprat, ka tu runā. Jā, šitā te ir nevis bambus, bet cukurniedri tā ir izrādās. Tuņās nogaršosim, kāda ir bambus, tas cukurniedras svaigas spiest sula. Nu, es kā no parastiem kātiem var izspiest sulu. Bet parasti kāti, re, kur viņiem izspiež sulu. Jā, neko viņiem spiež. Jā. Re, kur te spiežās sulu. Nu, lai, atās varētu pagaršot.
Jā, par cik tas ķīniešu jaunais gads, tad kur viss ir attiecīgi, var nopirkt arī apģērbus. Ļoti daudz sievietes staigā, arī vīrieši staigā tajos nacionālos ķīniešu apģērbos. Tā, Tamāra pagaršo jau cukurniedri. Salda. Bomba? Ritīga. Cukurs. Nu, ja cukurniedri. Bet garšīgi. Un gala iznākums ir, jā, paepala mazās oliņas. Tas viens šitā te bļodiņa 30 bati maksā. Tas ir 75 centi šitās te viens bļodiņa. Ejam un atkal skatoties, re. Un te tie baloži. Viņi noķer. Bruņurupuši atkal. Diemžēl viņas viss apēdīs. Nu, baloži varbūt tās ne, baloži laiž vaļā. Un atkal Latvijas PVD vienkārši šausmās, nezinu, kur lai liekās. Tā, tur reku ir tas viss apģērbs ķīniešu stilā. Šodien iet uz urā droši vien. Vakardien, šodien, rītdien uz urā viņi ies. Tad vārdas sauc iekšā. Jau nemanoti pienācis vakars, un tas nozīmē, ka lēnā garā sākās dažādi priekšnesumi. Un visā drīzumā ar tumsas iestāšanos būs arī pati galvenā kulminācija – Pūķu svinīgās rituāla dejas, kas ir ļoti nozīmīgi ķīniešu jaungada svinībās. Ar vakar iestāšanos arī cilvēki sāk dūzmēties, un pa vienu šauru eju esam pat tiešā ziņā iesprostoti. Ne uz priekšu, ne atpakaļ. Eja šaura, vieni iet iekšā, citi nāk ārā. Sākumā nevarējām saprast, kas tur notiekās. Šauj, sprākst, bet neviens nekur nebēg. Ejot tuvāk, tāpatās nekādas skaidrības nav. Izrādās, kas atkal jau kārtējā maņticība, jeb nopērkot vienu sprākstvielas paciņu, jeb tā skaitās kā ziedošana, un tu tieši vecgadā vari aizdzīt visu slikto prom no sevis. Lai cik dīvaini tas neizklausītos, bet rinda bija nepārtraukti, jo arī aizejot prom no tās vietas varēja dzirdēt nepārtraukti sprākstošas skaņas. Protams, ka nerunāsim arī par drošības pasākumiem, kas šeit bija zem katras kritikas. Viss iet pa gaisu, citi neizsprākst, un pēc tam tikai sprākst ārprāt. Mums kā eiropiešiem likās traki. Priekš vietējiem loģiski tas bija viss ok. Ir ok? Nu, ok, esam nonākuši līdz pašai kulminācijai, jeb pašam Pūķu šovam, kā teikt, odziņai uz tortes. Mēs kā lāgā nezinādām, kur kas notiksies, sākumā ieņēmām sliktas vietas, jeb kaut kādā aizmugurē, un cilvēki bija tik daudz, ka bailes bija kaut kur kustēties, jo atpakaļ tajā pašā vietā netiks, ja arī citur neredzēs vispār neko. Kā jau minēju, vieta mums bija izvēlēta ne tik laba priekš skatīšanās un arī filmēšana. Bet pacietīgi, gan es kaut ko izdomāšu pēc kāda brīža, kad sapratīšu, ka nekas nemainīsies un nevarēšu labi visu nofilmēt. Šī vēl tāda kā priekšspēle, jeb maziņo puķīšu rituālu dejas. Mūzika, protams, ka notiek dzīvajā. To manis dēvēto mazo puķu uzdevums bija atkal savākt ziedojums, tevis pašis labā. Jeb katrs ziedotais bats, Taizemes naudas vienība, ir kā ziedojums tavai labklājībai un citām vēlmēm uz jauno gadu. Mēs arī nenoturējāmies un iedavām mazu ziedojumu puķi, protams, uz to visu labāko. Nu, cilvēki varētu teikt, ka vispār nav. Nu, šeit jau vispār kaut kas traks bija. Pašā staba galā bija puika. Drošības pēc ar kaut kādiem apšaubāmiem striķiem to piesēja.
cik mēs sapratām, tad viņam arī bija kaut kāds noteikts rituāls jādara. Un jo augstāk no zemes, jo laikam tas bija labāk. Jā, un viņu arī tāpatās laida lejā. Mums až sirds salecās to redzot, kaut kāds šausmas. Un rituāls turpinās. Mums, protams, neizprotams, kas tur notiekās un kas nē. Un viņu tur augšā ņem un šādi šūpo. Un šeit jau šis puisis bija atsējies vaļā un taisa šādus trikus. Ja tie pat nav triki, bet jaunā gada rituāli. Beigās es neizturēju, brutāli aizlīdu uz otru pusi un pirms sēdes nosēdot, lai varētu kaut ko sakarīgi nofilmēt no tās jaunā gada sagaidīšanas un visiem rituāliem. Un izrādās, ka pareizi vien darīja, jo tikai tagad vien sāksies trakais kipišs, kas tik te vien darīsies. Un atkal tik ziedojam uz labu laimi. Šoreiz uz labu laimi varam ziedot un iegūt puķa bārdas saru, kamēr vēl viss pasākums nav sācies ar lieliem puķiem. Nu tad aiziet lielo puķu šovs. Puķa galva nav tik viegla, un tur ik pa laikam mainījās cilvēki. Mums kā Eiropas domājušiem cilvēkiem, protams, ka šis viss likās pārāk pārgalvīgi. Jo raķetes šurp, raķetes tur, visiem pa galvām, ārprāts, kaut kādas šausmas. Protams, ka pirms dari kaut ko traku ir jāpalūdzās Budam. Un tagad jūs redzat, par ko es teicu, ar kādiem striķiem vai lentām viņu piesien. Šeit jau tiek imitētas kaut kādas cīņas, vai tad labais ar ļauno, vai kaut kas tam līdzīgs. Tad katrā ziņā kaut kas te notiekās. Cik saprata, šeit tiek uzlādēts baterijas vai tā saucamā enerģija un varam laist tālāk cīņā.
kā jums patika šīs visas trakulības? Droši rakst komentāru zem video, būtu vēlams tieši YouTube. Kā jums likās, tas viss ir ok, visi droši, vai jūs gribētu šeit būt? Nu ko, esam arī sagaidījuši ķīniešu jauno gadu. Šīs pasākums ilga vairāk kā 1,5 stundas un parādīja jums daudz maz no spilgtākiem mirkļiem. Un ja jūs gribat manu viedokli, tad jā, tas bija tiešām to vērts. Katrā ziņā nekur Eiropā neko tādu neredzēs. Šis arī bija tas pasākums, kas tika pakārtots šim ceļojumam. Bet tas nenozīmē, ka turpmākās sērijas jums būs garlaicīgi un neko neredzēs. Daudz interesanti vēl sekos priekšā, jo šis ceļojums ir tikai pirmās dienas un būs vēl trakas lietas.